Gadsimtiem sena pils, kas 10 gadiem bija aizmirsta. Mūsu šodienas ceļojums mūs aizved uz Francijas nomali, kur mēs atklājām pamestās 17. gadsimta pils paliekas. Šato piederēja Šantijē ģimenei. Kādreiz varenības simbols, tagad tas stāv iesaldēts laikā. Sperot soli cauri tās vārtiem, mēs nonākam pasaulē, kurā valda izbalējusi elegance. Lai gan mēs veicām plašu izpēti, mums neizdevās uzzināt daudz par Šantilu ģimeni, kas kādreiz šo pili sauc par savām mājām. Viņi savā laikā bija ietekmīgi un ievērojami, taču viņu bagātība noslēpumaini izzuda, atstājot kādreiz plaukstošo mantojumu pamestībā. Pils iekšiene ir pārsteidzoši labi saglabājusies. Galvenajā guļamistabā atrodas majestātiska sarkana baldahīna gulta. Pārējot uz ēdamistabu, garš ozolkoka galds, ko ieskauj augstiem atzveltņu krēsli, stiepjas pāri telpai. Netālu atrodas viesistaba ar flīģeli, kas gaida koncertu, kurš vairs nekad nenotiks. Katra istaba ir pagātnes mirkļa attēls, sākot no bibliotēkas, kas piepildīta ar ādas vākos iesietām grāmatām, līdz salonam, kas rotāts ar antīkām mēbelēm. Pils, lai arī pamesta, ir laika kapsula, kas saglabās sen pagājušā laikmeta būtību. Pievienojieties mums, kad iedziļināmies šīs pils aizraujošajā pagātnē, kur katrs stūris atklāja stāstu, kas gaida, lai tiktu atklāts. Laipni lūdzam atpakaļ visi pie Bros of Decay. Es esmu Leslijs, esmu aiz kameras, kā parasti mums ir Seržs Danijs. Sveiki visiem! Un šodien mēs filmējam neticamu pili Francijas laukos, nekurienes vidū. Mēs tikko izgājām cauri šai vietai, un mēs bijām apstulbuši. Jā. Diemžēl mēs daudz nezinām par iedzīvotājiem, kas agrāk šeit dzīvoja. Vienīgais, ko esam atklājuši, ir tas, ka šo cilvēku uzvārds bija Šantins. Šantins. Jā, ļoti franču uzvārds. Un skatoties uz šīs vietas struktūru, mēs uzskatām, ka tā ir celta ap 1700. gadiem. Izskatās pēc ļoti vecas pils. Jā, noteikti. Es domāju, ka mēs esam nonākuši šeit pagrabā, kas izskatās pēc virtuves zonas, vai ne? Jā, kaut kā tā, jā. Es teiktu, tā, ļoti primitīvi. Jā, es teiktu, ka vecā virtuves zona. Jā. Jo augšstāvā ir jauna virtuves zona. Man gan ļoti patīk kamīns. Tas visticamāk vēl ir autentisks no pils sākotnējās celtniecības laika. Visticamāk. Man ļoti patīk šīs kolonnas, kā redzat. Oho, jā, zirnekļa tīkli jau ir visur šajā vietā. Šī vieta jau kādu laiku ir pamesta. Un viena aizraujoša šī kamīna iezīme ir tāda, ka viss dūmi gadu gaitā ir pārklājuši griestus ar biezu melnu kārtu. Jā. Var redzēt, ka šajā telpā ir daudz gatavots. Laika gaitā. Gadu gaitā. Patiesi. Vai tur bija? Ak, nē, pirms mēs ejam uz citu istabu, parāda arī tur. Es domāju, ka visi dzīvnieki, kurus viņi iespējams noķēra medībās, būtu šeit piekārti pie sienas. Jā, šī ir pīle, un iespējams šeit bija vēl vairāk dzīvnieku. Jā, tur ir vēl viens. Un mazs putniņš. Mazs putniņš. Tas nav domāts ēšanai, vai ne? Nē. Ak, tas ir skumji. Bet jā, visdrīzāk viņi vienkārši pakārtu visus putnus šeit. Es domāju, visa siena būtu bijusi noklāta. Jā, visticamāk. Šos mēs arī bieži redzam Francijā. Jā, tie ir kā brieža nagas. No tiem taisa mēteļu āķus un arī ieroču turētājus. Jā, mēs to esam redzējuši muzejā ar āķiem blakus vienam otram. Turēt ieroci vidū. Jā. Tas ir pilnīgi traki. Jā. Es domāju, ka šajā telpā arī ir kaut kas. Ak jā, tur stūrī. Ja tu paskaties stūrī, Denī, tu to redzēsi. Ak jā, man vajag vēl vienu pīli. Un es domāju, ka šī ir izbāsta. Es to uz mirkli pieskaršos.
Jā, es domāju, ka viss ir izbāzts. Jā, wow. Skaties, kāda zirnekļa tīkla kārta zem tā. Uz tāpat ir pelējums. Ak, mans dievs. Tas ir traki. Tas ir traki. Ak, paklopus kaut kā. Man ļoti patīk šīs istabas arhitektūras stils. Es tikai saku. Jā. Šī ir kapela. Ak, varbūt tāpēc, ka tur stūrī ir loks. Jā, un krusti uz griestien. Šī varēja būt kapela agrākos laikos. Jā, tepat uz sienas ir neliels glaznojums. Ak, nē, tas ir spogulis. Tas ir tikai spogulis. Un es arī apskatos tos iebūvētos skapjus. Oho! Es nezinu, tas bija tikai viens no maniem minējumiem. Tas varēja būt taisnība. Šī vieta ir bijusi. Stipri pārbūvēta. Tāpēc. Pat visas atslēgas joprojām karājas šeit. Šī vieta ir palikusi diezgan neskarta, kopš šis pagrabs tika pamests, un viss ir pierakstīts šeit. Visas atslēgas ir tur. Ak, wow! Pagaidi, es to tikko ieraudzīju. Vēl vairāk šeit lejā. Ak, Dievs! Es dažreiz sev jautāju, kā mēs turpinām atrast šādas vietas? Šo jautājumu es bieži redzu arī komentāru sadaļā. Nāc paskaties uz šo istabu te. Šī bija ieejas halla šajā vietā, un šīs ir vienīgās durvis, kas ved uz māju. Pārējā šīs vietas otrajā pusē nekā nav. Man tiešām patīk šīs ieejas hallas stils. Jā, tas ir skaists. Jā. Šajā pilī viņi apgleznoja griestus un sienas. Tas nav tikai tapetes, tu. Tas ir burtiski apgleznots, ar roku gleznots. Vai es vispār varu parādīt to, ko mēģinu parādīt? Tas ir vairāk itāļu stils. Francijā to tik bieži neredz. Taisnība. Bet mēs tuvojamies robežai, tāpēc varbūt kāda ietekme ir nonākusi arī šaipas robežai. Arī tas ir iespējams. Un viņi vienkārši to pārņēma. Ko tu gribi parādīt vispirms? To lieti tev blakus. Fazāns. Wow, paskaties uz to. Man šķiet, ka tas te ir atbalstīts. Jā, tas knapi stāv kājās. Wow, kāds noteikti ir medījis. Jā, tas ir tik traki. Visas. Spalvaži, seži. Sākumā es domāju, ka tas ir pāvs, bet tad es paskatījos tuvāk un redzēju, ka tas ir fazāns. Un man ļoti patīk šis viss koks šeit. Denī, es nekad iepriekš neesmu redzējis šādu stilu. Tieši to es arī gribēju teikt. Augšā ir mazs spogulis, parasti viņiem vienmēr ir liels spogulis. Šim ir tikai ļoti mazs. Es domāju, ka šīs bija tumšās krāsas. Jā. Un mēs skatīsimies suņu fotogrāfijas un glāznes. Viņi bija dzīvnieku mīļotāji, jā. Jakas un nēteļi joprojām karājas šeit. Oho! Tālāk ir ārdurvis. Izgatavotas arkas stilā, kā redzat, laika gaitā tās ir sabojātas. Jā, šī pils apakšējā daļa viss ir arkas stilā. Jā, un tas droši vien ir, lai atbalstītu pašu konstrukciju. Jā. Oho! Šeit vidū karājas brīnišķīgs lukturis. Tas ir liels. No šī tā vien dveš pēc pils. Jā, tas arī ļoti sens. Jā, varbūt pat no šīs vietas pašiem sākumiem. Jā. Visi šie zirnekļu tīkli šeit apakšā. Ak jā, te ir daudz. Daudz visādi lietu uz zemes, jā. Ak, Dievs, vai gribi vispirms parādīt, kas ir šeit iekšā? Vai arī, parādīsim to vispirms? Te ir mazs izbāzts putniņš, tāds pavisam mazs. Ak, wow. Protams, šie cilvēki ir arī ļoti reliģiozi. Viņi tādi ir. Ja tas bija pils no 1700. gadiem, šajā vietā reliģijai bija liela nozīme. Ok, jā, noteikti. Es domāju, ka tās ir vīna krūkas, ja nemaldos. Bet ūdens, arī šīs ir domāts ūdens pārūdāšanai, tā es domāju. Ak jā, tev taisnība, Denī. Šeit pat ir korķis vai kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, kam tas ir domāts. Es arī nezinu. Bet tā kā šī ir pils, un pils atrodas Francijā, protams, te varētu būt arī vīna pagrabs. Šajā pilī tas ir diezgan liels. Jā, tas ir milzīgs. Tas pat vēl joprojām smaržo pēc vīna. Denīs. Jā. Vienkārši ielpo to. Viņi noteikti paši ražo savu vīnu šajā vietā, spriežot pēc mucu izmēra. Jā, protams, ja tu pieies tuvāk, tur stūrī ir arī spiede.
Wow, tas ir milzīgs. Mēs tos bieži redzējām Portugālē, bet Francijā es tos tik bieži nesastopu. Jā, es domāju, gandrīz katrā otrajā mājā Portugālē tas ir. Tā ir taisnība. Tas ir ļoti izplatīti, jo tā ir vieglāk spiest vīnogas. Jā, paskaties uz šiem milzīgajiem mucām šeit. Šajā pagrabā ir 1, 2, 3, 4 no šīm mucām. Un šeit mēs varam arī apskatīt arku, kas balsta pils struktūru. Jā, šis balsts notur visu. Wow, traki. Es jau esmu iemīlējies šajā vietā, jā. Labi, ejam. Es vienkārši gribu ātri apskatīties šo. Šis varētu būt aktieru kaut kāds katalogs. Paskaties uz to, Denī. Tā ir brošūra ar mākslas darbiem. Labi. No bijušajiem īpašniekiem gan daudz nav palicis. Jā, Nes mēģinājām meklēt dokumentus, bet neko neatradām. konkrētu. Tas ir diezgan tukšs. Un šeit redzams arkveida risinājums ar kāpnēm šajā pusē, kas ved uz augšējo stāvu. Pirms mēs kāpjam augšā pa kāpnēm, šeit ir arī šis mazais statīvs ar viņu spiekiem un lietussargiem, lai dotos ārā. Un tur es redzu mazu lādi, kas stāv stūrī, un man ļoti interesē, kas tajā ir. Ak, diemžēl nekas, tikai avīzes gabals. Labi. Un tas mūs aizvedīs pie kāpnēm. Paskaties uz šo skaistumu, kas ved uz augšējo stāvu. Dosimies augšā. Man ļoti patīk margas pie kāpnēm. Šī margas vai tās margas? Šī ir margas. Jā, tā ir raupja istaba. Un atkal. Tā ir itāļu ietekme. Jo šādu lietu vienmēr redz pie itāļiem. Labi, tāpēc varbūt ģimene arī bija nedaudz itāļu. Šantēns izklausās ļoti, tas ir ļoti franču, bet tas varētu būt. Paskaties uz šo. Atvainojos. Kā Leslijs norādīja, tas īsti nav tas. Tas ir domāts, lai krēsls varētu apiet apkārt. Mēs redzēsim krēslu. Jā, augšējā. Līmenī. Visticamāk, ka cilvēks, kurš šeit dzīvoja pēdējais, jau bija gados vecāks un vairs nevarēja uzkāpt pa kāpnēm. Vairs labi nevarēja. Paskaties šeit šī siena un tad loks tajā. Tas ir diezgan skaisti. Jā. Un kā Danija norādīja iepriekš, viss šeit burtiski ir nokrāsots. Jā, tas ir traki, jo viss burtiski ir roku darbs, viss ir nokrāsots ar rokām. Tik skaisti. Pat šie gabali, par kuriem tu domāt, ak nē, tie ir no koka. Es domāju, ka arī tie ir krāsoti. Labi. Un te mēs nonākam šī pils pirmajā stāvā. Wow, cik skaists gaitenis. Man ļoti patīk kāpnes. Jā. Un visi nokrāsoties stūri, jo visi ir nokrāsots sienas, griesti. Viss. Un tad arī šeit vidū viņiem ir lustra, kas rotā šo telpu. Mazliet mazāka nekā tā, kas ir lejā, bet joprojām ļoti eleganta. Tiešām skaista. Man šķiet, ka tā ļoti labi iedarās šajā koridorā. Jā, un parasti tu vienmēr redzi šīs spirālveida kāpnes, tāpēc šīs ir mazliet citādākas. Jā, bet ja pils tika celta 18. gadsimtā, tajā laikā tas nebija tik izplatīti. Tā bija. Biežāk būvēja šādas Masīvs akmens. kāpnes. Jā, tas viss ir no akmens. Wow, kā redzat uz grīdas. Tas kalpos mūžīgi. Jā. Man arī gaitenī ir stāvpulkstenis. Tas ir nedaudz sabojāts. Tas nav iznīcināts, tas vienkārši ir sapuvis. Jā. Laika gaitā. Durvis tikko turas eņģēs. Es to nevēršu vaļā, bet te agrāk stāvēja brīnišķīgs stāvpulkstenis. Oho. Pat paskatieties uz durvju ailēm, kas mūs vedīs uz istabām. Jā. Tas ir. Kā pils. Tieši tā. Es meklēju šo vārdu. Monsieur Denī. Laipni lūdzam ēdam zālē. Kāda brīnišķīga istaba šajā. Mājā. Es būšu godīgs, es pat nezinu, kur rādīt. Vispirms. Apskatīsim griestus. Vispirms, jā. Šis griesti ir brīnišķīgi. Es pat varu redzēt, ka viss griestos ir apgleznots starp sijām. Jā, šķiet, ka tur ir kā mazas zelta pogas. Jā. Un tagad es domāju,
Es esmu redzējis gandrīz līdzīgus griestus kādā itāļu vietā, kur es filmēju Itāļu pilī. Es pievienošu saiti šeit augšā. Ļoti interesanti. Tas gandrīz pilnībā atgādina to. Man tas ļoti patīk, jo tie zelta punkti izskatās kā zvaigznes. Tā kā... Jā, tas izskatās ļoti forši. Ļoti, ļoti jauki. Sāksim vispirms no šīs puses. Jā. Tātad paskatīsimies šeit, kas mums ir. Šeit mums ir skapis vai kumode ar pēdējā īpašnieka cepuri. Šī izskatās pēc cepuras, ko viņš valkāja ar spalvām sānos. Uz tās ir zirnekļu tīkli. Un es domāju, ka šis varētu būt bijis viens no šīs vietas īpašniekiem. Jā, viņš parādās vairākas reizes, vai ne, dažās fotogrāfijās. Jā, paskaties uz šo vīru, viņš izskatās eleganti ar saviem ūsām un bārdu. Un tā ir viena no šīs vietas īpašnieku meitām vai mazbērniem. Šeit ļoti smaržo pēc vīna. Un es domāju, ka tas ir šo saplēsto pudeļu dēļ, kas šeit stāv. Jā, šajā istabā ļoti smaržo pēc vīna. Pat vairāk nekā vīna pagrabā. Jā, taisnība. Tas ir diezgan traki. Man šķiet, ka pudeles saplīsa. Noteikti. Šeit agrāk bija glezna, bet diemžēl tā vairs nav šeit. Droši vien izņēma dažas lietas. Es domāju, ka viņi paņēma vērtīgās lietas un cilvēku atmiņas. Man patīk šis Indiana Jones. Āda. Čepurē. Pat šis augs joprojām stāv šeit. Tas ir mākslīgs. Vai... Tas ir īsts. Šis ir īsts augs. Ak, atvainojos, manai mammai vannas istabā ir tāds pats, un tas ir mākslīgs. Tāpēc? Kāpēc es sākumā domāju, ka tas ir mākslīgs? Nē, tas ir īsts. Tas patiesībā ir viens no zariem, visticamāk no ārpuses, ko viņi ir iestādījuši šeit. Aiz tā ir arī dažas foršas zīmējumi. Paskaties uz tiem vīriešiem. Jā, ir mazliet grūti parādīt, jo... Atdēļ. Bet tās izskatās ļoti multiniski. Es vienkārši gribu paskatīties arī šeit. Ak, tas viss ir pilns ar visu svarīgo porcelānu, ko es izmantoju. Wow, šis ir skaists. Jā, protams, tas ir īsts. Ko tu gaidīji? Aizmugurē ir mazs ģērbonis. Labi, tad es gribu, lai tu parādi aizkarus šajā istabā. Tie nav pārāk grazni, bet man tie ļoti patīk. Jā, tie ir vienkārši... Vienkārši, bet eleganti. Jā. Jā, redzi, šeit sākās bojāšanās. Jā. Ak, šīs patiesībā ir tapetes, Denīs. Nē, šīs ir tapetes. Jā, tās ir tapetes, kas nolobās. Tu redzi tā? Jā, es nedomāju, ka tās ir tapetes, jo krāsa lobās nost. Jā. Es domāju, ka tas vienkārši ir... Viņi vienkārši pārkrāsoja dažas lietas, pārkrāsoja pāri kaut kādam papīram. Jā. Tas viss ir papīrs. Jā. Tā ir taisnība. Es domāju, ka viņi to pārkrāso. Jā, varbūt viņi uzlīmēja tapetes uz griestiem un tad pārkrāsoja tapetes. Visas šīs tapetes vienkārši atlīmējās. Skaties. Uz aizkara. Turi. Nelaid, lai tas nesaplīst. Ak, Dievs. Vienkārši esi uzmanīgs, kad pieskaries. Jā, ak, tas ir mazliet. Tas apgāžās. Negribēju to darīt. Bet tagad koncentrēsimies uz lapsu. Jā, šeit stāv izbāzta lapsa. Viņš izskatās ļoti muļķīgi. Denīs. Jā, viņš tāds arī ir. Oh. Ļoti smieklīgs. Man tas ļoti patīk. Es to tikai mazliet pabīdīju, bet pēc tam atkal noliku vietā. Un paskaties tikai uz viņa smieklīgo seju. Man tas tiešām ļoti patīk. Viņam redzami zobi. Jā, man patīk, cik tas ir īsts. Jā, šeit istabā tas izskatās tiešām skaisti. Un šeit jūs arī varat redzēt, tas mazliet nāca nost, jo tas nebija pareizi novietots šeit. Jā. Bet tagad tas ir. Wow. Bet ar mazāko pieskārienu tas nokrīt. Tas izjūg. Paskaties uz šo grāmatu, Denī, vai tas nav pilnīgi neticami? Jā. Es ļoti vēlos to atvērt. Izskatās pēc reliģiskas grāmatas. Jā, es zinu, kas tas ir. Kas tas ir? Es mēģinu to noskaidrot. Jā, es redzu, ka šeit ir Kristus ordeņa krusts. Labi, ļauj man paskatīties. Tā visticamāk ir Bībele. Ak. Jā, tā grāmata ir tiešām veca. Un, ja es nekļūdos, tā joprojām ir latīņu valodā. Jā, tas izskatās pēc latīņu valodas. Ak, turpat ir mūzika, korim. Jā. Tātad šī ir Bībele, vai ne? Nē, tā nav. Kā to sauc?
Vai var atvērt grāmatu 2. lapā? Burtiski man šķiet, ka nosaukums varētu būt Missāla romānum. Un tas tad tiek izmantots baznīcā. No šī lasa priesteris. Tātad priesteris nelasa no Bībeles. Nē. Es nezināju. Nē, priesteris nelasa no Bībeles. Oh. Bībele baznīcā tiek lasīta tikai nelielos pantos. No šī lasa priesteris. Šis. Ir frāzes vai lietas, ko viņš teica. Tas ir. Tāpēc viņam ir visas šīs atzīmes. Piemēram, viņš zina, ka šeit tā ir 2. misas daļa, šī ir cita daļa. Tāpēc. Tas ir tik vienkārši, tāpēc tu vari to vienkārši apgriezt otrādi. Jā, bet paskaties tikai uz šīs grāmatas izmēru. Man tā ļoti patīk. Tā ir tik skaista. Es to uzmanīgi nolikšu atpakaļ šeit. Tam nevajadzētu atrasties šajā vietā. Un tad mums ir ēdamgalds. Es nezinu, cik daudz cilvēku agrāk dzīvoja šajā vietā, bet šķiet, ka ap galdu ir 6 krēsli. Droši vien liela. Ģimene dzīvoja šeit. Pat galda vidū ir vēl viens dzīvnieks. Tomēr es to nevaru paņemt mājās. Es domāju, ka tas ir faraons. Fretka faraons. Ak, Fretka faraons. Fretka ir vārds, jā. Wow, tas nav labā stāvoklī. Bet nē, tas nav. Tas ir jauks, tas ir labs, tam ir savs šarms. Un tad virs galda atkal šeit karājās brīnišķīga lustra. Wow, tās visas izskatās kā oriģināls šai mājai. Jā. Paskatīsimies šajā pusē. Ak, Denijs, te tas ir. Mēs tikko runājām gaitenī par vīrieti ar suņu kakla siksnām. Un te jūs varat redzēt, ka tas ir tas pats vīrietis, kuru mēs tikko redzējām arī otrā bildē ar vienu no viņa suņiem. Tieši tā. Wow, tas ir skaisti. Tas ir skaisti. Man arī ļoti patīk šī virve, kas karājās šeit. Jā, ļauj man to vienkārši pacelt. Vienkārši kā dekorācija. Nekas vairāk. Tam tur nav nekāda pielietojuma. Jā. Nemaz. Un pats kamīns gadiem ilgi stipri lietots. Aizmugurējā plāksne tur ir saplaisājusi. Tik traki, un tas viss ir pilnībā no koka. Jā, tu pat vari redzēt šos zeltainos gabaliņus šeit priekšā. Tie ir skaisti. Un tad, protams, mēs esam redzējuši to tik daudz Francijā. Mēs nezinām, kāpēc. Bet šis suns, šī suņa statuja, atkal un atkal parādās pamestās vietās. Ja jūs zināt, vai tam ir kāda īpaša nozīme Francijā, vai tas vienkārši ir nacionālais dzīvnieks vai kas tam līdzīgs? Jā, vai arī nosaukums vai kas tam līdzīgs, lai mēs varētu pameklēt Googlē. Jā. Jo tas patiešām bieži parādās Francijā, īpaši porcelānā. Jā, tieši tā, un šis ir viens no lielākajiem, ko esam līdz šim redzējuši. Tas tiešām ir skaists. Naiz tā, paskais uz to spoguli. Tas ir neticami. Man ļoti patīk grebumi no sāniem līdz augšai. Jā, un augšā ir 2 lauvas. Danis? Jā, tik skaisti. Wow! Pat ģimenes portrets šeit. Šī noteikti ir viena no ģimenēm, kas agrāk šeit dzīvoja. Šeit jau ir ļoti veca fotogrāfija. Paskatīšos, vai varu apskatīt tās aizmuguri. Pirmkārt, tas daudz neko neizsaka. Tas daudz neko neizsaka. Liksim to atpakaļ, kur tai jābūt. Noteikti viena no ģimenēm, kas agrāk šeit dzīvoja. Pilī. Brīnišķīgs polsterēts krēsls. Izskatās arī ļoti, ļoti vecs. Jā, var redzēt, ka šis sēdekļa balsts ir lietots ļoti daudz reižu gadu gaitā. Un tur augšā mums ir attēls ar visiem šiem bērniem. Zīmējumi, es domāju. Nē, bildes. Ak, tās ir mazas bildes. 1971 gads. Nē, 1931. Es domāju, 31. Jā, 31, Denijs. Es to nevaru redzēt no šejienes, es esmu mazs. Tas ir vecs. Jā, tā. Ak, Dievs. Jā, tas gabals. Es arī. Mīlu šo oterni, jā. Tas izskatās tik viduslaicīgi. Tas ir no viduslaikiem. Tas bija paredzēts svecei. Tik vienkārši pārveidots, lai darbotos ar elektrību. Pat vadi vidū ir redzami. Jā, viņi to vienkārši uzlika vēlāk. Ar vadiem. Visas šīs vietas ir no laikiem, kad elektrība vēl nebija izgudrota. Tāpēc viņiem nācās visu pārbūvēt. Elektrībai. Taisnība. Tīri zinkāras pēc. Kas tie iekšā? Jā, protams, vēl vairāk šķīvju un glāžu. Protams.
Un tad paskatīsimies arī uz šo krāslu stūrī. Man tas ļoti patīk. Tas ir mazliet. Nedaudz sapuvis, bet attēlus tā. Jā, es šeit redzu pilis, šeit redzu pilsētiņas. Cilvēki. Wow, tiešām skaisti. Labi, sagatavojieties, jo tagad mēs jūs aizvedīsim uz vēl vienu neticamu istabu. Sekojiet man. Laipni lūgt šīs vietas viesistabā. Vienkārši apskatieties šo istabu. Tā ir tik skaista. Pirmkārt, tā ir milzīga. Jā. Baļti griesti. Jā. Un tas vienkārši, es nezinu, te ir... Mājīgi. Ir mazliet tumšs, bet šeit šķiet mājīgi. Jā. Jūtas dzīvīgi. Man patīk šīs istabas centrālais elements. Viņiem ir flīģelis. Klavieris, kas stāv. Šeit. Šīs nav Grand Wing klavieris. Šīm klavierēm, ja tām ir divi dažādi nosaukumi, es neesmu pārliecināts, kurš tas ir. Ak, tās ir Petit Grand klavieris vai... Mazais flīģelis? Neesmu pārliecināts. Kurās? Tā ir. Labi, interesanti. To sauc arī par viesistabas klavierēm. Jā, varbūt, jo tas iedarās viesistabas stūrī, jā. W. Hoffman. Te ir rakstīts, Vācu. jā, vācu vai holandiešu. Ak, tas ir gandrīz noskaņots. Tas joprojām ir ļoti labā formā, un tas arī izskatās diezgan jauns. Es neteiktu, ka jauns, bet ļoti labā stāvoklī, jā. Tas ir labā stāvoklī, jā. Tā ir taisnība, man tas ļoti patīk. Tas ir... Tik skaists. Pēt, Tas? arī mūzikas notis ir šeit. Jā. Ak, mans dievs. Lasi. Virsrakstu. Little Negro. Nēģeris. Jā. Un tad šeit mums uz klavierēm stāv arī sievietes statuja. Kāda brīnišķīga izteiksme. Jā, brīnišķīga es neteiktu, bet tā ir dīvaina. Noteikti dīvaina. Statujām un izbāztajiem dzīvniekiem šajā mājā gandrīz visiem ir tāda dīvaina izteiksme. Visiem, jā. Aizmirst norādīt uz šo te stūrī. Skaists glaznojums. Tas mums daudz ko pastāsta par cilvēkiem. Viņi bija ļoti mākslinieciski. Viņiem patika mūzika, viņiem patika māksla. Viņi tādā veidā izdekorēja mūsu māju. Taisnība. Un arī ļoti reliģiozi, redzēja. Ak, jā. Tajā stūrī. Jā, parasti Francijā neredz tik daudz reliģisku attēlojumu, bet Šajā mājā ir daudz. Jā, šajā mājā ir daudz. Un turklāt, jā, es tikko atcitos pret kamīnu. Papildus tam, ka viņi ir mākslinieki un mūziķi, viņiem arī patīk laiku pa laikam doties laukā, medīt dzīvniekus. Tā ir nodarbošanās, ko bieži redz Francijas pilīs. Šis briedis ir pieredzējis labākas dienas. Tas ir ļoti satrūdējis. Es domāju, ka viņš piedzīvoja labākas dienas, kad bija dzīves. Taisnība. Paskaties uz šo kamīnu, Denī, man tas ļoti patīk. Tas gandrīz tāds pats kā tas, kas ir viesistabā, ēdamistabā. Bet šis ir pilnībā dekorēts ar heraldiskajām lilijām. Franču simbols. Tāds kā franču simbols, patiesībā tas nav franču simbols, tas vienkārši ir Luis. Tas ir tāpēc, ka Francijas karalis, jo viņu sauc par Luju. Daudzus Francijas karaļus sauc par Luju, bet tas nav galvenais. Galvenais ir tas, ka tas kļuva par Francijas simbolu karaļa vārdēļ. Tas ir Kāpēc to sauc? flebdelis. Jā, bet man tas tiešām ļoti patīk, un tas ir skaists. Jā, man patīk, ka es to izdekorēju. Tur joprojām ir koka gabals iekšā. Jā, liels gabals. Wow! Un tad virs tā mums ir kamīns, mums ir spogulis, un izskatās, ka kāds te ir iesitis un nolauzis gabalu. Jā. Un tagad? Man jāzīmē, ka šīs griezti ir vēl labāk nekā ēdamistabā. Tas ir tur lejā. Ir skaisti, kā viņi visu šo ir apgleznojuši. Jā, tam noteikti vajadzēja ilgu laiku. Un paskaties, te pašā vidū arī ir CF vai CT. CFT, CCTF. Jā, tas var būt, jā. Ir 3 burti, jā. Chantens. Uzvārds. Jā. T, es nezinu, un F, es arī nezinu. Droši vien vairāk uzvārdu, jo viņi sanāk kopā. Un, jā. Un, jā, tas ir skaisti. Šis noteikti tiek iekļauts manā skaistāko lustras sarakstā, ko esmu redzējis. Wow, vienkārši. Tas ir kaut kas cits, ko es gribu redzēt. Jā, tas ir. Vienkārši citādāks. Jo, piemēram, krāsa, melnais ar zeltu, Jā.
Tas vienkārši ir citādāks. Tas ir kontrasta dēļ, kas man tiešām patīk. Jā. Jā. Jā, taisnība. Tieši tas pats. Tā nav tāda milzīga stikla lustra. Nē, tā ir vienkārši ļoti eleganta lustra, kas karājas šajā istabā. Tā piešķir telpai īpašu raksturu. Wow! Vai mēs varam vispirms aiziet uz to stūri? Jā, jo es Jau norādu. vēl viens suns karājas pie sienas. 1916. Es pieņemu, ka šis bija viens no suņiem, kas viņiem bija. Izskatās pēc Džeka Rasela teriera. Skaists. Džeka Rasela terieri ir labmedības suņi, vai ne? Tieši tā viņi ir. Tātad visticamāk. Un šeit mums ir attēls ar abām dāmām, 2 jaunām meitenēm, kuras agrāk dzīvoja šajā vietā. Oho! Man patīk skatīties šīs skaistās fotogrāfijas. Viņi tur izskatās ļoti pievilcīgi. Pāris lietas šeit augšā. Šī salauztā seja. Arī te ir bijušas labākas dienas. Jā. Tas ir brīnišķīgs. Un tur arī ir izbāzts putns. Kas ir? Ak, tas ir brieži galvaskauss. Labi. Siena ir izgatavota no samta vai kaut kā tam līdzīga. Vai tu nedomā, ka tur bija Kas? vai kaut kāda gobelēna trūka vai kaut kas tam līdzīgs? Es nezinu, jo visas sienas ir tādas. Jā. Tagad kādi? Tu pieminēji, jā, visas sienas ir tādas. Interesanti. Es domāju, tev vajadzētu arī parādīt aizkarus, kas šeit ir. Šie nav atkal nekas īpašs. Jā, tie ir vienkārši aizkari. Bet spilgti sarkanie. Jā, diezgan labi piestāv. Šai istabai. Viņi labi paspēlējās ar krāsām šajā istabā. Un tad šeit galds, pie kura mēs agrāk spēlējām kārtis. Jūs varat redzēt, ka visas spēles joprojām ir uz galda no vienas no pēdējām spēlēm, ko es spēlēju – Karaļa. Jā. Oh, Man arī ļoti patīk šie krēsli. Jā. Atsveltni gandrīz atgādina margu, kas ir, skaisti. tu domā lūkšana krēslu, vai ne? Nē, margas. Tas ir krēsla atzveltnes veids. Labi, ar to es neesmu pazīstams. Antīkas lietas. Jā. Un te ir vēl viens no tiem samta galdiem, uz kuru spēlēt kārtas. Un tas salokās. Es domāju, Ak, jā, esi uzmanīgs ar fotogrāfiju. Vai tu domā, ka fotogrāfijai ir? Es domāju, ka uz tās varbūt ir šaha komplekts, jo mēs to jau iepriekš redzējām. jā, franču galdiem tas bieži ir raksturīgi. Tātad, ja tu to saloki, ak, nē, tas ir vienkārši parasts kafijas galds. Un tad, ak, Tas ir līdzens. Ja tu to saliec kopā, jā, mēs to tiešām varam parādīt. mēs varam redzēt. Tas ir tavs, Vislabāk mēģināt. Jā, mēs varam. tu redzēt, bet tas salokās. Kopā un pārvēršās par parastu galdu. Jā, labi, ļaujiet man parādīt jums arī šo attēlu. Šī kundze varbūt arī viena no iemītniecēm. Izskatās skaista. Un, Jā, nē, šis. samts. Jā. Jā, ļauj man to nolikt atpakaļ. Jo tu vienmēr atstāji visu tur, kur tu atradi. Skaistā dāma atpakaļ uz galda. Kamēr tu Līki. tās lietas. Atpakaļ es vienkārši parādīšu šo mazo glaznu šeit stūrī. Šķiet, ka tas ir vienkārši izgriezums. Vienkārši viņi šo iegūda no kaut kurienes. Jā, wow, Denī, kāda istaba. Tā ir brīnišķīga istaba. Es gribu dzīvot. Šeit. Jā. Wow. Labi, nāc man līdzi caur šajien. Un tad mēs ieejam gaitenī. Ak, esi uzmanīgs. Virs galvas ir zirnekļu tīkli. Jā, šādās vietās vienmēr ir zirnekļu tīkli. Jā. Neviens nenāk. Es esmu. Labi, man viss kārtībā. Labi, vienkārši gribēju. Palīdzēt tev. Jā. Jo neviens šeit nenāk. Mēs esam vienīgie, kas šeit nāk. Jā. Ak, šis soliņš atgādina to krēslu, ko mēs tikko redzējām. Jā, tas pats krēsls. Un šim ir daudz vairāk krāsu, jo otrs bija tikai sepjā, bet šim ir dizains vēl trakāks. Man patīk. Tas mūzikas instruments. Ak jā, tas ir pilns ar visādām lietām.
Zini, kā to sauc angliski? Soliņš, Nē, mūzikas instruments. tambourine, Tamburīns es tamburīns. neesmu pārliecināts, bet jā, es domāju, ka tas ir Tas pats vārds holandiešu valodā, tas pats. vārds portugāļu valodā. Tāpēc es to arī saku. Jā. Mētelis pat karājās šeit ar aitas vilnu iekšpusē. Ļoti skaisti. Un es aicinu jūs ieiet šajā telpā. Tēni, wow, tas Ir. gaismeklis. Tas ir pārsteidzoši. Es biju diezgan pārsteigts, kad pirmo reizi to ieraudzīju. Jā. Bet Benijs man paskaidroja, ka šis patiesībā bija domāts tavam biljarda galdam. Es tūlīt. Paskatīšos tuvāk. Tā ir taisnība, jo šeit apakšā būtu biljarda galds. Šī būtu kā, es nezinu, kā saukt šo istabu, bet biljarda istaba. Jā, šī bija biljarda istaba. Būtībā mēs aizņēmām visu šo galdu. Pat šajā stūrī var redzēt kijas. Ak jā, protams, es pat vēl tās nebiju pamanījis. Wow, ak Dievs, es arī šo soliņu nebiju pamanījis. Tev vajag kārtīgi apskatīt istabas. Tas Soliņš ir. skaists. Paskaties uz šo soliņu. Es nekad iepriekš tādu neesmu redzējis. Pilnībā ar ādas apdari. Man ļoti patīk tas puķis, ko viņi tur ir izgrabuši. Ak, tas ir. Ļoti nolietojies. Bet tas ir Neticami lieliski. Tas. jūka ārā. Pāris pudeles alkohola. Kāda gan biljarda istaba bez labiem dzērieniem? Taisnība. Leslīdža, uzmanies. Atvainojos, šodien esmu mazliet neveikls. Jā. Viena lieta, par ko tu runāji, lustra. Jā. Un vienkārši, lai cilvēkiem parādītu, ka tas bija piemērots šai vietai un tieši šai vietai būvēts. Jūs pat varat redzēt, augšā ir plāksnīte, uz kuras rakstīts Deivids, un tur ir karalis. Karaļa. Jā. Un, ja paskatās, visi griesti ir ar kāšu simboliem, jā. Sirdis, pīķi. Aboliņ. Viss. Šī istaba bija rotaļistaba. Tieši šī. Ak, Dievs, ja man kādreiz piederēs pils, es gribu rotaļu istabu. Tas ir Neticami tas. mazās detaļas, kuras vienmēr var atklāt šādās vietās, ja paskaties kārtīgi. Kad es uz to skatījos, es nodomāju, wow. Paldies Danijam par to, ka viņš to pamanīja. Tas ir jauki. Aizkaru turētājs. Jā, wow. Un tad mums šeit ir vēl viens kamīns ar tajā iestrādātu heraldiskās lilijas motīvu. Šim arī ir skaista aizmuguras plāksne. Jā. Un vai tu redzi to simbolu ar tādu kā A un kaut ko līdzīgu lietus sargam? Jā. Tu to redzi? Jā, es to redzu. Visā mājā ir vēl vairāk šo toņu. Ak jā, tas ir tieši tas pats simbols. Skaties, te ir cirkulis. Te ir apgaismojuma ierīce, ja nemaldos. Un tur ir arī burts A. Vai var būt lineāls vai kaut kas tam līdzīgs, es nezinu. Ak jā, tas varētu būt kā. Kartogrāfa simbols. Vai kaut kas tam līdzīgs. Nav nejausmas. Kamīns ir ticis bieži izmantots. Jā. Es vienkārši iedomājos, kā agrāk kamīns bija iekurts. Cilvēki šeit spēlē biljardu, dzer konjaku, pīpē lielu resnu cigāru. Tam noteikti bija jābūt brīnišķīgam. Un šajā telpā pat ir klavieres. Un šī ir citāda. Šajā pilī ir 3 klavieres. Šī atšķirās no otras, jo tās sauc par taisnstūra klavierēm. Jā. Tas ir domāts tikai stūrim vai kam tādam. Tas ir vienkārši, lai spēlētu mūziku. Piemēram, viņi spēlē biljardu un kāds vienkārši spēlē mūziku. Tas nav tikai stila pēc. Tas nav nekāds īpašs klavieres modelis vienkārši klavieres spēlēšanai. Tās nav domāts izrādīšanai. Tas patiesībā ir tādas, kuras visi varēja izmantot. Droši vien. Jā, ne intensīvi, bet tomēr vairāk nekā Dzīvās. istabas. Droši vien. Jā. Noteikti bija brīnišķīgi sēdēt šeit priekšā. Vai tu domā, ka šī vieta joprojām pastāv? Ak jā. Tas ir no Parīzes. 1827 Denijs šīs klavieres. Ir 200 gadu vecas. Visi. Oho. Man arī ļoti patīk šie krēsli, es vēl neesmu tos izcēlis, bet tur ir vēl viena lieta, ko es redzu Denī. Ja tu paskaties zem klavierēm, tur ir izveidota tāda kā arfa. Jā, tas ir normāli. Tas ir domāts pedāļiem. Jā, tu? Zini, ko dara pedāļi? Viņi to pastiprina. Nē, tie vai nu notur vai pavelk akordus. Tātad, piemēram, ja tu nospied vienu pedāli, nospied šo. Ak, tad tas skan ilgāk. Jā. Ilgāks tonis. Ja tu to nenospied, tu dabū noti, redzi? Un tā apstājās. Es saprotu, ko tu domā. Jā. Es nespēlēju klavierus, tāpēc arī tu. Nedar to.
Tie ir vienkārši fakti, ko es zinu. Jā. Es mīlu mūziku. Es arī gribu parādīt šo durvju ailu. Katrai durvju ailai šajā vietā ir šāds grēzens noformējums. Jā. Ļoti atšķirīgi no citām vietām. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Atkal, Danijs ļoti itāliski. Jā. Vienmēr. Es to redzu itāļu vietās, franču vietās parasti tas nav. Liela itāļu ietekme. Wow, sagatavojies, jo tagad mēs ieiesim trakā istabā. Šeit, šajā pusē, mums ir viena no šīs vietas guļamistabām, un tā ir apbrīnojami skaista. Tā ir baldahīna gulta. Un patiesībā šis ir iemesls, kāpēc es vēlējos atnākt uz šo vietu. Es ieraudzīju šīs gultas attēlu un nodomāju, apmeklēsim to un nofilmēsim, jo tas ir kaut kas īpašs. Vai tu vari iedomāties gulēt šeit, Denis? Jā. Šādu lietu bieži neredz. Nē. Cik man zināms, šādu lietu redz tikai Francijā. Tas ir skaisti. Jā, tas ir skaisti. Vai drīkstam? Jā, apkārt lūdzu, parāda to. Es sākušu ar šo spoguli. Milzīgs. Spoguls. Es domāju, ka ir vairāk rāmis nekā pats spoguls, bet... Šķiet, ka šajā vietā ir daudz spoguļu. Ak, te ir jauks krēsls. Un tam pat ir nodalījums šeit apakšā. Ak. Jā, dažas kastes, un tur ir kāpnes. Paskaties šurp. Jā, brīnišķīgi. Es domāju, ka tas vairāk bija naktspoda krēsls, kas mums te ir. Ak, man tas ļoti patīk. Jā. Tas ir kā liela birve, kas tur aizkarus. Aizkari gan ir redzējuši labākas dienas. Jā. Tie brīnišķīgi. Aizkari ir skaisti. Bez šiem aizkariem šī būtu vienkārša parasta guļamistaba, bet tie pārvērš to par īstu meistardarbu. Jā, un šai guļamistabai ir tāda spilgti sarkana krāsa. Kā jūs redzat? Ekrānā tas ir tik skaisti. Es gribu vienkārši ielikt te gultā un gulēt. Skaties, gulta vēl joprojām ir saklāta. Gultas pārklāja joprojām ir tur. Izskatās, ka tā nesen ir tikusi izmantota. Man ļoti patīk arī pati gulta ar tiem grebumiem. Wow, parāda to pusi, Denī. Tur palikušas pāris statujas uz nakts galdiņa. Ak, man ļoti patīk tā, kas ir aiz šīs sveces. Ļoti skaisti. Jā. Un pat tapetes šajā istabā ir saskaņotas. Jā. Man ļoti patīk šie aizkari. Šie aizkari, ja nemaldos, saucas aizkari ar svagiem. Labi. Tie ir šādi. Viņi izveidoja šos 3 arkas augšpusē, tāpēc tos sauc par gulbju. Priecins uzvēzēja aizkarus. Jā. Tie ir tādi kā Ampere. stils. Arī tev tur ir tāds pats stils. Wow, tas ir skaisti. Un pat skapis ir izstrādāts tādā stilā, ar ieroču ģerboni tajā. Es paskatīšos, vai šeit tomēr ir palicis kāds apģērbs. Ak, nē, tikai ļoti interesanta naktslampa. Labi, aizvērsim šo ciet. Labi, uz šo pusi. Ak, šī saule. Atvainojiet. Es tikai gribēju teikt, ka šajā pusē nav daudz. Šeit viss ir mazliet izmētāts. Jā. Tikai rakstām galds ar nodalījumiem. Ļoti liels rakstām galds ar nodalījumiem. Ļoti liels. Paskatīsimies, vai es varu to atvērt. Tur iekšā ir glazna. Aha, labi. Un te vannas istabā pat ir izdlietne. Jā, šī varētu būt viena no pēdējām istabām, kas šeit tika izmantota. Jā. Tā ir franču Ietekme. izlietne. Tas ir ļoti Franciski. Un šī istaba arī ir ļoti franciska. Wow, labi. Man ļoti patīk šī. Lielākā daļa istabu šajā stāvā ir pilnīgi tukšas, kā redzat. Bet šeit aizmugurē ir viena istaba. Tas ir diezgan interesanti. Atkal šeit parādās tās itāļu ietekmes. Un šajā telpā ir ļoti skaista griestu glazna. Cik ļoti man tas patīk. Tas ir tik skaisti.
Pilnīgi traki. Šī vidusdaļa ar flautu un notīnu. Tas ir kaut kas īpašs. Un tad tur aizmugurē redz, kā šī vieta sabrūk. Mēs nezinām, kad šī vieta tika pamesta, bet šeit jau ir nodarīts zināms kaitējums. Tas ir melnais pelējums, tātad tas tur ir bijis jau ilgu laiku. Nepaliksim šajā telpā pārāk ilgi, tas nav veselīgi. Labi. Augšstāvā. Ejam augšā. Ejot šeit augšā, es jūtos kā šīs vietas īpašnieks. Oho, tas ir vienkārši skaisti. Šīs kāpnes ir vienkārši neticams. Jā. Man tas ļoti patīk. Vienkārši paskaties uz to. Izskatās, ka tu esi cietoksnī vai kaut kur tam līdzīgi. Mēs patiešām esam it kā cietoksnī, bet tas ir Skaisti. redz, šodien esmu neveikls. Jā, tu šodien esi ļoti neveikls. Un te ir bijušā īpašnieka kāpņu pacēlājs, kā redzat. Tas noteikti ir tāpēc, ka viņiem jau bija grūtības ar staigāšanu, un viņi vairs nevarēja pārvietoties. Vai tu kādreiz esi izmantojis kādu no šiem? Nē. Es nezinu, kā tas darbojas. Tu vienkārši apsēdies, nospied pogu, lai brauktu uz leju vai augšu. Jā. Tas arī viss. Tas ir tikpat vienkārši. Tik vienkārši. Paskaties uz šodienī, lustra karājas te pašā vidū. Bet pirms runāju par šo lustru, man jānorāda uz griestu līsti, kas to tur. Wow. Tas ir tik skaisti. Uz tās ir putni. Jā. Uz tās visur ir tādi kā sarkani akcenti. Tas, kas tur šo lustru ir. Vienkārši skaisti. Šis ir priekšmets, uz kuru skatīties un apbrīnot. Jā, noteikti. Un tas arī tādās pašās krāsās un stilā kā šis gaitenis. Viss tik labi saskan un papildina viens otru. Jā. Tagad, kad tu to pateici. Jā, tieši tā. Ja tu atnāki šurp, man ir bilde, ko tev parādīt. Es domāju, ka tā ir šīs vietas ārpuse. Izskatās pēc kāzām vai kaut kā tam līdzīga. Skaties, viss ir skaisti sapusušies. Wow. Vai vēlies vispirms doties uz šo pusi? Jā. Šeit durvju ailes ir tādas kā mazas. Jā, pieskaries griestiem. Šis augstāvs ir tiešām mazs. Jau redzu lietas uz grīdas. Vai var to parādīt? Jā, protams. Ak, šeit ir daudz bilžu un visādi lieta. Un tas ir tas pats vīrietis. Ak, jā, tas ir viņš, Denijs. Ak, Dievs, viņš izskatās tik eleganti. Ak, te viņš atkal ir, kopā ar bērnu. Šīs brīnišķīgas bildes, pat kāds militārā tērpā. Man ļoti patīk šī un arī šī. Viņš izskatās kā glezna. Viņš bija gleznotājs. Jā, viņš. Bija tas, kurš gleznoja. Wow, labi. Un šeit jūs redzat viņu jaunākos gados. Un šeit viņš jau ir vecāks. Jā. Lejā ēdamistabā bija viņa fotografija, kur viņš gleznoja, un blakus bija bērns. Atceries? Jā, paskaties uz šo. Jā. Tas ir skaisti. Wow. Viņš bija tas, kurš gleznoja gleznas mājā. Tas ir skaisti. Tad šī droši vien ir gleznotāja pils. Vai kā mūziķa, mākslinieka. Jā, viss. Parādīsim šo istabu. Šī izskatās pēc bērna istabas. Denio pelējums stūrī ir ļoti pamanāms. Jā. Pat dažas roku lelles karājās pie sienas. Man agrāk bija viena no tām, kad bija jaunāks. Man nebija. Man tādas nekad nebija. Ir smieklīgi skatīties, kāds to var izdarīt tiešām labi. Jā. Bērnu bildes, mazulis. Jā. Smaidi tā. Izskatās, ka tas ir tas pats cilvēks, tikai dažādos vecumos. Jā. Šī cilvēka attīstību var redzēt visā šajā vietā. Nakts skapītis, uz kura vēl joprojām ir dažas grāmatas. Ak, man ļoti patīk šīs mazās grāmatiņas. Un arī šie ziedi ir īsti. Jā. Jā, tās mazās grāmatiņas ir neticamas, vai ne? Jā, tās tur ir vienkārši tik ideāls. Ak, parādi vispirms gultu, pirms ejam tālāk. Šeit mums ir šīfera gulta, brīnišķīga, bieza ozolkoka gulta, ļoti raksturīga Francijai. Vai es drīkstu? Jūs varat redzēt. Griebumos. Man ļoti patīk arī koka krāsa. Jūs varat redzēt koka šķiedras šeit iekšā. Un, protams, atbilstoši atvilkni arī šajā pusē. Pāris nieceņu uz tās virsmas. Denijs, tas ir viņš. Jā, tas ir viņš. Jā.
Te ir vēl viena bilde. Domāju, ka tas varētu būt viņš jaunībā. Izskatās. Mazliet līdzīgs. Viņam. Es neesmu pārliecināts. Es nezinu. Te viss ir kā kapelā. Paskaties uz to. Tas ir tik forši. Nevēlas pārsteigums. Ak, daudz no HS padomiem. Ak, šīs skaņas. Ak, tā ir tā pati kundze. Jā, tā ir tā pati kundze. Ak, Dievs, arī šī ir brīnišķīga. Denise. Nekādā gadījumā. Madama Josefa Chateau. Tas ir viņas nāves piezīme. Tā ir sieviete, kas dzīvoja šeit. Jā. Tu joko. Oho. Šajā vietā mētājas cilvēku nāves paziņojumi. Tad visticamāk viņa nomira pirmā. Jā. Tad viņas vīrs. Ak, tas ir traki. Tev tas jādara ātri. Jā. Es domāju, ka lielākā daļa šo istabu šeit augšstāvā vairs nav nekā īpaša. Jā. Tur stūrī ir laba gulta. Tā ir diezgan skaista. Paskaties uz to krēslu, kas stāv šeit. Tas ir stipri lietots, bet tas ir diezgan skaists. Ak vai? Jā, paskaties, tas sākās ar pūķi. Un tad arī pūķis ir iegravēts šeit, Denīs. Un tas drūp nost, un te vidū ir lauva. Jā, tas ir daudz lietots, tas nolietojas. Oho. Tas ir krēsls. Jā. Ak, mans Dievs. Un pāris somas, kas stāv šeit un izskatās pēc ārsta somām. Jā, definitely. Un tad vēl viens klavīrs, un šīs ir pēdējās šajā. Mājā, jā. Jā, un Pēdējais ir pilī. Un atkal šis ir cits klavieru modelis nekā pārējie, un šo sauc par profesionālajām klavierēm. Tas ir... profesionālās klavieres. Jā, šeit tu vingrinies, šeit tu... Spēlē. Tas ir vairāk. Notis, skaņa, viss ir daudz pilnīgāks. Labi, šo izgatavoja Maison Artistique Parīzē, protams, De Obels. Oho! Un tās grāmatas arī ir ļoti interesants. Šī ir no 1909. gada ilustrācijas. Ilustrācija. Tās grāmatas ir ilustrācijas par tām lietām, kas bija agrāk. Ak, wow, ak, ilustrācija. Es to esmu redzējis tik daudzas reizes Francijā. Tā nav žurnāls. Ak, tas ir es. Domāju, ka tas ir cits, jo man šķiet, ka šis attēlo ko citu. Lietas. Ak, tas ir tas pats, es nezinu. Jo es to esmu redzējis žurnālos, nekad grāmatās. Es domāju, ka šis ir viss žurnāla apkopojums kopā. Tu redzi? 1919. gada 9. oktobris. Jā, labi, tad šis bija pirmais sējums, un šis ir otrais sējums no 1916. gada. Ak, mans Dievs. Bet es jums ātri parādīšu. Jā, protams. Es domāju, ka tās visas ir vēsturiskas lietas no tiem laikiem. Man šķiet, ka es redzēju ģenerālu. Jā, tas ir militārs tematikas, redzi? Jā, fotogrāfijas, protams. Pirmais pasaules karš, 1916. gads. Oho! Un par bildi, kas šeit palikusi. Denīs. Ļoti veca bilde. Ļoti veca bilde šeit. Man tas patīk. Mums vēl tikai tā daļa jāparāda. Nu, ejam. Un es daudzos pret durvīm. Jā, daudzas no šīm, daudzas pils telpas ir diezgan nolaistas. Vairs nav tik jaukas. Jā, es nezinu, kas notika, pat šī telpa šķiet nedaudz nolaista. Varbūt kāds šeit ienāca kaut ko meklēt. Te ir tāda kā rakstām galda zona. Un tad šeit pašās beigās mums joprojām ir viena interesanta istaba. Tā joprojām Šķiet. ir diezgan labā stāvoklī. Jā, paskaties uz kamīnu, jā. Lielas grebuma detaļas, flērdeli, viss, ko vien var iedomāties. Jā, tas ir tāds pats kā lejā. Jā. Man arī ļoti patīk šis pulkstenis, kas stāv šeit augšā. Manam vecstāvam bija tieši tāds pats. Jā, kvarts pulkstens. Tas ir ļoti populārs pulkstenis. Jā. Un tad tev vajadzētu arī parādīt spoguli, Denīs. Ak, wow, man ļoti patīk dizains. Ar ziļu. Spogulī. Tas ir tik neticami. Tik skaisti. Un vienkārši gulta šajā istabā. Tomēr man ļoti patīk durvju aila tajā pusē. Jā, tas ir tāpat kā ieeja.
Jā, lieliski. Un nāksim tagad šurp. Šī ir diezgan liela istaba. Wow, šī ir aptuveni tāda paša izmēra kā ēdamistaba un viesistaba. Šī ir, jā, šī. Ir milzīga. Bet to vairāk izmanto kā bēniņu telpu, kā redzat. Jā. Ak, te stāv bilde. Izskatās, ka viņš ir uniformā. Jā, vispārīgi. Jā, es domāju, ka viņš bija armijā vai kaut kas tam līdzīgs. Oho! Šeit stāv dažas antīkas mēbeles. Kā redzat, ir arī polsterēti krēsli. Jā, bet nedaudz. Tur ir dažas lustras. Jā, lustras visas karājās tur pie sienas, pie griestiem. Es vēl gribu apskatīties augšā. Denī, tur ir kāpnes, un es domāju, ka tās ved uz pils torni, uz pašu augstāko daļu. Tā jau ir 4. stāva, vai ne? Jā, mēs nerādām katru stūri, mēs izlaižam dažus torņus un dažas lietas, jo tas ir pārāk liels un dažas telpas ir tukšas. Jā. Un mēs negribam, lai šis video būtu milzīgs. Jā, tu no ārpuses redzēji, ka šī vieta ir. Absolūti milzīgi. Bet lielākā daļa no tās ir koka gabals un tam līdzīgas lietas. Iesim iekšā. Daudz antikvāru priekšmetu. Jā, viņiem bija daudz lieku lietu, ko viņi izmantoja pils dekorēšanai. Šie ir domāti zirgiem. Jā, zirgu pajūgi. Zirgu tirgotāji. Šie cilvēki, viņiem bija daudz hobiju, kā redzat. Protams, tā kā viņi bija tik bagāti, viņiem bija daudz brīva laika, tāpēc viņi varēja darīt daudz ko. Oho, tu pat vari uzkāpt uz jumta, es tikko to pamanīju. Tā, jumta malas. Ak, Dievs, turpat ir mazs loks, pa kuru iziet ārā. Bet neriskēsim ar savām dzīvībām. Šodien ar... Man tiešām patika šeit iziet cauri. Tā bija īsta piedzīvojums man. Ceru, ka arī jums tas patika. Danijs. Jā, protams, tā bija vienkārši neticama pils. Esmu ļoti pateicīgs par šo un ļoti priecīgs, ka mēs to varējām iemūžināt. Un, ja jums tas patika, lūdzu nospiediet patīk, abonējiet kanālu un uzrakstiet komentāru par to, ko domājat par šo vietu. Tātad iepazīstieties ar vīru aiz kameras, Misteru. Denīs, paldies! Paldies, ka filmēji, mans draugs. Nav par ko. Un aprakstā ir arī pāris saites, kā jūs varat atbalstīt Bros of Decay un palīdzēt mums apceļot pasauli, lai filmētu šādas vietas. Un arī sekojiet mums mūsu sociālajos tīklos, jo tur mēs ievietojam papildus saturu. Tāpēc ieskatieties tur. Liels paldies jums visiem! Tiekamies nākamnedēļ citā lieliskā sērijā. Atā, es jūs mīlu. Atā.